Pensiju fondu nauda, nākamā gada budžets, aizdevēju prasības. Par šiem tematiem šorīt esam aicinājuši runāt bijušo premjeru, Eiroparlamenta deputāti Ivaru Godmani. Labrīt! 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 Šā brīža karstākais apspriežamais temats ir par valdības ieceri atcelt iemaksas otrā līmeņa pensiju sistēmā. Kā jūs to vērtējat? Vajadzētu tomēr darīt maksimāli, lai neaiziet uz nulli. Tas, ka krīzes brīžos var, teiksim, samazināt to procentu un pēc tam atjaunot, kā bija plānots. Tas vēl ir iespējams, bet uz nulli, ja tas nozīmē signāls ļoti, ļoti nepatīkams tie, kas maksā tagad savai pensijai naudu. Jo tas plāns bija aiziet līdz 10% iemaksām. Mēs aizgājām līdz 8%, tad nācās samazināt. Bet uz nulli nevajadzētu iet. Tas ir tīri simboliski, nulli nedara šeit. Jūsuprāt, vai tas varētu būt risinājums īstermiņā, bet varētu atstāt negatīvas sekas ne, jāsaprot viena lieta, ko nozīmē šī iemaksa. Neviens jau nepaskaidro tā īpaši. Faktiski tie ir divi naudas avoti drusku. Parasti tie, kas tagad ir pensijā, viņi saņem pensiju. Manam vecam cilvēkiem, drusku vecāk par mani, mēs jau neveicām iemaksas otrā līmenī. Otrā līmenī tagad iemaksas obligāti bija jāveic zem 35 gadiem, un tie, kas vecāki, tie brīvprātīgi. Tagad pensionāri saņem naudu no tiem ienākumiem, ko maksā tagad strādājošie. Tas saucās solidaritātes schēma. Bet tās otrā līmeņa iemaksas ir vēl otrs avots klāt naudai. Un tas dod to stabilitāti. Tas nozīmē, ja es esmu maksājis iekšā naudu, teiksim, tos procentus plānos bija līdz 10. Es domāju, ka pamazām jāatjauno tas būtu pēc krīzes sevišķi situācijā. Bet, tam man ir divi avoti naudai. Ko tas varētu cilvēkiem, vai cilvēku uzvedībā, ko tas varētu mainīt, ja noliek nulli šai iemaksai? Man te visu laiku nepārtraukt, cik es saprotu, cilvēki sevišķi jauni. Nikans saka tā, mēs negribam nodokļus maksāt vairāk un tā. Es te runāju Grieķiem. Tā skaitā grieķu zinātniekiem un deputātiem. Viņi teica, ka viņam tā sistēma kaut kur sākās 30 gadus atpakaļ. Tā attieksme, ziniet, mēs nodokļus nemaksāsim, jo viņiem tā nauda kaut kur aiziet un neaiziet ne skolotājiem, ne policistiem. Un pie kā tas noved Grieķiem mēs redzējām. Tāpēc ir ļoti svarīgi tomēr pretarguments šiem jauniem cilvēkiem teikt. Ja jūs maksājat nodokļus, tagad strādājot, tad jūs arī saņemsiet no tām jūsu naudas. Bet tad pie tā noved tas, ka cilvēki negrib maksāt, vai tas, ka nauda tiešām aiziet ne tur, kur vajag? Tā ir visu nulli, protams. Es tomēr domāju, ka mēs... Tā lieta tā, jūs nemaksājat nodokļus, te jūs negaidiet, ka būs ārsti, policisti, skolotāji, jo tā nauda no kurienes nekrīt. Tad jūs, prāt, ir jāmeklē citi varianti. Šis ir jāatmet. Katrā ziņā es vēlreiz gribu teikt, ka nedrīkst noiet līdz nullē, var samazināt šos procentus. Jā. Jūs prāt, kāds varētu būt cits variants šo procentu samazināšana vai vēl pastāv vēl kāds cits risinājums? Nē, ja mēs runājam tieši par sociālo budžetu ietvaros, jūs man prasiet. Ir viena lieta, ko mēs neesam darījuši Latvijā. Un mūždien ir atbildes tādas, ka tas ir neatmaksājās, ka tas ir tikai administratīvs izdevumu palielinājums. Piemēram, kur ir mūsu atšķirības starp mums un Lietuvu? Tur pabalsts. Praktiski visus pabalsts maksā trūcīgiem cilvēkiem. Mums šī pabalsta schēma nav īpaši saistīta ar jūsu ieņēmumiem. Pat bērnu pabalstu, gan pabalstu dažādos gadījumos, jūs saņemiet viņus neatkarīgi, cik ir jūsu ieņēmumi. Lietuvā jau labu laiku... Kādam atņemt šos pabalstus, kādai daļai cilvēku? Pārdalīt. Tiem, kam ir mazāk, tiem tad maksāt, kam ir vairāk naudu. Varbūt, ka šī te pabalsta varētu arī nebūt. Iedomājieties, jums ir alga, piemēram, nosacīt 5 vidējās algas. Pabalstus turīgākajiem ļaus iegūt to pašu naudas apjomu, ko atceļot iemaksas otrajā līmenī, piemēram? Nē, tos, protams, tā nebūs. Tas to nevar nokompensēt. Tas viens tikai no variantiem. Otrs jautājums ir tomēr, mēs te skatījāmies ar bezdarbnieku pabalstiem. Viņas nevar, bezdarbnieku pabalstus nevarat samazināt, tāpēc, ka tā ir tā nauda, ko cilvēks maksā, ka viņš strādā. Kā laikā varbūt skatīties šos maksājumus, tas cits jautājums ir, jo tagad krīze, ja pamazām sāk iet, es skatos, bezdarbs samazinās arī Eiropā, viņš pamazām tā. Atsevišķās valstīs mazinās kaut gan Spānijā 20% šodien, teiksim, skatāmies ekonomikas datus. Tad skatīties, vai nevajadzētu kaut kādus soļus spērt, kas stimulē tomēr darba meklējumus.
Tā pilnīgi vienkārši atbildes, protams, nav, ja viņas būtu tik vienkārši sociālā budžeta aiztikt, jo tur ir viens lieta. Premjeras saka, ka citi risinājumi būtu vēl nepatīkamāki. Tad labāku nav? Es jau, zinām, mērā saprotu, jo, redziet, tas jautājums ir tagad un nākotni. Ja jūs uz nulli aiziet ar otro līmeni, tas nozīmē, ka jūs it kā uz tagadnes rēķina nākotni griežiet nos, bet tā nākotni tūlīt būs. Ja tagad neaiztiek, nozīmē pensiju samazināšanu, kas vispār, nu jā, tur es varētu piekrist, ka pensijas samazināt nevar. Jautājums, protams, vienmēr pastāv par to augšējo galu, tāpat kā algās un nodokļos. Bet šo soli jau ir spēruši, un redziet, tas ir beigās tiesa, jo pensija, tas, ko es esmu iemaksājis, to es saņemu apmēram. Tā būtu tā doma. Ir kāds cits risinājums, jūsuprāt? Nē, nu ir risinājumi, kas nav tieši sociālā budžeta ietvaros. Es teicu, pirmais princips tomēr ir, ka pabalsts varētu piešķirt un visus atbalsts tikai tiem cilvēkiem, kam ir zināms trūcīguma līmenis, un ne visiem. Un ja mēs rūpīgi izējam cauri, tad tur pietiekoši liela summa var savā. Un vēl ir kāda varianta bez šī piedāvājuma? Nu, to es esmu teicis jau šeit arī. Es nedomāju, ka šī brīdī variants palīdz, piemēram, pārdot uzņēmumus valsts. Es, teiksim, minēšu piemēru. Mēs bijām ļoti tuvu pie Telijas Soners, teiksim, LMT un Latelekom pārdošanai. Un tagad es domāju, ja mēs tajā krīzes situācijā, īpaši, kas bija 9. gada sākuma, 8. gada beigās, būtu pārdevuši tās akcijas, mēs būtu uzreiz to naudu nocerējuši, tas tā kā uz pannas izčukstētu šī nauda. Un tagad tomēr mums tās procenti ir, un mēs dividendus regulāri saņemam, un tāpēc es arī domāju, ka diez vai uzņēmuma akciju piespies pārdošana būtu arī īstenojama, un cik es zinu, tas netiek arī īpaši prasīts fonda dokumentos. Bet kas gan varētu būt, ko es jums teicu jau, nu nepietiek jau tikai to, ka runā, cik būs ministrijas, cik būs aģentūras, jo skatos to, ka atliek uz nākamo plānu, kas nav pareizi. Bet un man saka vēl, kad varētu būt arī, kad no politiskā sastāva izrieties, cik ir ministrijas, tad mēs būsim purvā iekšē, būs daudz partijas koalīcijā, momentāli atkal varētu pat pieaugt ministru skaits, kas nebūtu pareizi. Bet tas jautājums, kas visdārgākās ir valsts pārvaldē, man šķiet, ka vairs ne algas. Ka jautājums ir par telpu īri, par telpu izmantošanu. Un ja mēs skatāmies, cik valstī ir šie īpašumi. Es nesaku, ka viņas jāliek uz pārdošanu, bet viņas varētu piedāvāt īrē un pamazām atstājot viņus, sakoncentrēt valsts pārvaldu mazākās telpās, un tas uzreiz dot gan naudu. Un otrkārt tas iekustināt arī tirgu, ja mums tas tirgus ir nostājies gan pirkšanā, pārdošanā, gan īres tirgu. Tas arī ātrs solis. Ja, piemēram, jūs sežiet 3 lielās mājās centrā, jūs pārējiet, nevis samazniet visur cilvēkus, un tie paši mazākais skaits sēž tajās 3 mājās, un faktiski tā īri tiek maksāta komunālai tāda paša, bet jūs viņus koncentrēt 1 vai 2. Vēl atgriežoties pie iespējamās šos valsts lielo uzņēmumu pārdošanas, vai Eiroparlamentā ir kas dzirdēts par šo lietu? Nē, nu tas dzirdēts gan nav, pie kam, redzēt, Eiropas Savienības valstīs šī pieeja kapitāls savādāk. Nu, piemēram, paņemsim Franciju, tad šī pārpat 3000 valsts uzņēmumu. Visi lielie uzņēmumi pieder valstī. Es nesaku, ka tas ir efektīvākais veids, bet nav tāda nostāja, kad absolūti visi jāprivatizē. Tas, ko acīm redzot teica Olli Rehns, kur es arī pazīstu, un mēs esam pārunājuši arī to situāciju, kā attīstās Latvijā, Briselē, un viņš pozitīvi skatās uz to, kā mums te iet. Protams, vēl viss nav beidzies. Nevajadzētu tā pasludināt un vicināt karos, ka krīze ir beigusies, un kas man ļoti nepatīk teikt, ka es to krīzi esmu arī personīgi pārvarējis. Tā, tas nebūs godīgi. Bet jautājums ir par efektivitāti. Viņi jau saka tā, ok, tie ir valsts uzņēmumi, cik efektīvi pārvaldiet, cik ir dividendi, cik mēs prasam maksu par kapitālu, cik valsts no tās saņem. Ja jūs esat īpašnieks, jums jāsaņem nauda. Jūs nevarat turēt uzņēmumu, kas nekādu naudu valstī nevar. Viņi grib mums palīdzēt iegūt vairāk naudas no šiem uzņēmumiem, nevis grib tos nopirkt. Es domāju, ka pirmais variants, jā. Jo tā Eiropas nostāja šeit nav neko tādu savākt, nopirkt, atņemt. Eiropas nostāja ir, zinām, mērā palīdzēt mums, un ne tikai mums, tur vesel virknē palīdz Ungāriem, Grieķiem, tā tālāk atgriezties pie situācijas, ka mēs tērjam, cik mēs pelnam.
Runājot par 3% deficīts. tērēšanu un pelnīšanu, premjeras arī šeit 900 sekundēs ir norādījis, ka budžets šobrīd labi pildās, bet jūsuprāt, vai nebūs tā, ka līdz vēlēšanām sabiedrībai tiks teikts, ka viss ir kārtībā, viss labi pildās, viss notiek, bet pēc tam mēs sagaidīsim atkal kaut kādus jaunus pārsteigumus un patiesība izrādīsies sliktāka nekā... Tas ir atkarīgs no... Šī gadījumā, redziet, es skatījos informāciju, viss reducējās uz premjeru kandidātiem un prezidents arī izteicās, nē. Es domāju, ka šeit kolektīvam saprātam jābūt un vairāk jāstrādā kolektīvu, ministra kabinetam, saimā, koalīcijai, partijām. Kolektīvais saprāts dos labāku rezultātu. Tas, ko es pa budžetu varu pateikt, tas atkarīgs no rakstura. No ministru un no premjeru rakstura. Vai jums ir dūši iet tagad un teikt, ka tas, ko jūs darīt pēc vēlēšanām, nemainīsies no tā, ko jūs dariet tagad, kaut arī tas varbūt nav patīkami. Bet vai šie es tā darītu, es tā esmu darījis. Optimistiskie skaitļi jūs Zinām, mērā tā ir tāda politiska nepatīkama lieta, jo tad partija man teikt, kā tu tā drīkst darīt, jo citādi viss opozīcija vai kāds tur citu paņems tās vēlēšana balsis. Bet cilvēki Latvijā paliek kā vien saprātīgāk, viņi saprot, ka nekas no gaisa nekritīs. Viens variants tiešām ir teikt tagad, principiāli, kas ir tas, kas būtu tagad jāsaka? Vai tam optimismam, kā Girts jautāja, ir šobrīd pamats optimistiskiem skaitļiem? Nē, tas, ka mums tomēr beidzot kaut cik drusciņi uzlabojās mazumtirdzniecības apgrozījums. Viņš vēl nav pret iepriekšējo gadu labāks, bet vismaz pret iepriekšējo ceturksni. Tas, ka atsevišķās nozarēs mēs esam pārstājuši krist un atsevišķās kā kokapstrādē pat pieauguši. Tiesa, tikai tāpēc, ka mēs savā laikā man valdība pieņem lēmumu palielināt izciršanas apjomu valsts mežos, un viņš tūlīt beigsies nākamgad, tas vairs nebūs. Bet, zinām, pozitīva tendence ir, un tā ir skaitā arī eksporta pieaugumos, taču, es vēlreiz gribu teikt, mūsu uzdevums nav ar to beidzies. Un es pateikšu, kur ir tā pati būtība, par ko vajadzētu runāt visos tajos raidījumos. Šī saima, ko mēs tagad ievēlam, un šīs valdība, vai, labi, pieņemsim, ka valdības, kas nāks, viņiem ir divi uzdevumi. Pirmais uzdevums ir pabeigt programmu. Programma beidzās 12. gada 31. decembrī ar valūtas fondu un ar Eiropas kopienu. Tas ir praktiski pusotru gadu no nākamās saimas termiņa. Tad nāk pēc programmas laiks, kurš vairs nav ar valūtas fondu ierobežojumu. Un jau tagad jāgatavojas, kā mēs rīkosimies, kad mums vairs nebūs šīs programmas, ko mēs vienmēr atsaucamies. Un tur ir divas lietas, kas no ārpolitikas, no Briseles, no Eiropas kļūst par mūsu iekšējām lietām. Jo tieši 13. gadā izmainās lauksaimniecības nauda, un to nevar deputāti mēs nobalsot. To mums vajag premjeram, valdībai cīnīties jau tagad, lai mēs dabūtu to godīgo maksājumu. Un otra lieta arī struktūra fondu. Jaunā politika sākās no 13. gada. Tas nozīmē, ka šīs te divas lielās naudas, kas faktiski noteiks gan mūsu lauksaimniecības tālāku dzīvi, gan mūsu ekonomikas attīstību, struktūra fondu veidā. Par viņām jācīnās jau šodien. Un tas nozīmē, ka tie pusotru gadu līdz 13. gadam, drusku vairāk iznāks. Ja? Ir sagatavošanās laiks. Programma beidzās 13. gadā, 1. janvārī. Uzreiz sākās jauna sistēma. Kā tad strādāsim pēc tam? Un tur neiet runa tikai par to, kā mēs pārfinansēsim parādu. Kā mēs izcīnīsim šīs te lietas. Un tas ir galvenais, par ko vajadzētu runāt kopumā. Ja mēs runāsim tikai par premjeru kandidātiem, tas ir no rakstura atkarīgs. Viens teiks tā, labi, es eju uz ambrazūru, es varu pateikt, kas būtu jādara. Bet vēl pašā noslēgumā jautājums, vai jums ir priekšstats par nākamā gada budžetu, par cik lielu summu tas būs jāmazina? Jo šobrīd ir no 800 līdz 100 miljoniem. Jā, tas variants ar tām fiskālām lietām ir saistīts tiešām ar to, ka līdz galam precīzi pateikt, lai mēs izietu uz to budžeta deficītu, kas mums ir vajadzīgs, mums ir jāzina, kā mēs pabeigsim gadu. Tas ir skaidrs. Bet pat tad, ja jūs tur mainiet procentus, jums vienalga jāpasaka, kurā vietā jūs ko mainīsiet. Jūs, teiksim, mainīsiet tajā sfērā. Labi, jūs varētu mainīt tur 100 miljonus vai 80. Bet vislabāk pateikt, ka jūs to darīsiet. Tur es skatos, kā finanšu ministrija dara. Viņi nevar, viņiem tas liktenis ir tāds, ka viņi nevar slēpties. Ja? Viņi iet ar savu programmu, viņi ir samērā cieta, viņi ir, jūs jau ziniet, PVN normas, kas mums ir pazeminātās normas, pacelšana līdz kopējā likme 21% ar milzīgiem protestiem. Bet skatīsimies, kas notiek Igaunijā un Lietuvā. Mūsu nodokļu politika, mēs runājam par to, kā mēs budžetu varam sabalansēt, ieņēmumus palielināt. Mums ir jāturās, lai mēs nepārējām pāri Igaunijas Lietuvas nodokļu līmenim. Mēs to esam kādreiz darījuši uzreiz,
Viss biznesa aiziet prom no šejienes. Un tur ir jāizskata, ja mēs skatāmies pa PVN, teiksim, no pazeminātā likmēm, kurās vietās, piemēram, ir tāda ļoti nopietna lieta, pa zālēm runājot. Tā ir tagad diskusija. Mums ir jāizšķirās, ko mēs darīsim. Lietuvā nav pazeminātās likmes zāle. Igaunijā ir. Tad mēs paliekam kaut kur pa vidu. Teiksim, pa apkuru runāt, pa visām citām lietām. Tur gan Lietuva, Igaunija ir aizgājis prom. Diemžēl šajā rītā mums ir jābeidz saruna. Paldies jums, kā atnācāt. Paldies jums. Vēl jau ir vasara, es gribētu teikt. Vēl ir viena nedēļa vasara. Šorīt mūsu studijā Eiroparlamenta deputāts bijušais premjeras Ivars Godmanis. Un mēs turpinām ar citām ziņām šorīt.